rūpējoties par to, ka tev mīļākā krāsa ir zaļā. Mums ir daudz zaļa. Jā, mīļš, paldies. Jūtos ļoti omulīgi un kā mājās, viss zaļš un tāds harmonisks. Izrādās, ka mēs ar Miku, gatavojoties šai prezentācijai, esam domājuši paralēlēs. Ilgt spējīgs uzņēmums. Kāds tas ir? Tikai 5% no uzņēmumiem sasniedz 30 gadu robežu. Tā sakritis, ka šodien esam šeit mēs, arī Vaideva keramikas, bet es domāju, ka tā ir tikai sakritība, jo lielākā daļa uzņēmumu iziet no biznesa jau ātrāk. Un kā sasniegt šo 30 gadu robežu? Ja būtu tāda vienota, veiksmīga uzņēmēja darbības recepte, mēs taču visi to gribētu zināt, vai ne? Man nav vienota recepte, ko jums pastāstīt. Bet es šodien šeit stāvot kā Sijā Liepkalna pārstāve, lepni svinot mūsu maiznīcas 30 gadu jubileju tieši šogad, varu teikt, ka nemitīga attīstība ir tas, ko apkārtējā vide pieprasa aizvien vairāk un vairāk. Un uz to mēs arī tiecamies. Šis kungs attēlā nav ne slavens aktieris, ne dzējnieks, ne vēl kādas zināmas profesijas pārstāvs. Tas ir Jānis Mendziņš, Liepkalna mājas saimnieks. Vai Jānis Mendziņš 1928. gadā varēja iedomāties, ka viņa mazdēls 1993. gadā izdomās dibināt maiznīcu ar viņa mājas vārdu nosaukumu, un ka viņa mazmeita 2020. gadā izdomās, šai maiznīcai jāražo ir bezglutēna produkti? Es domāju, ka tālajā 1928. gadā viņam pat neprātīgākajos sapņos tas nerādījās. Jo tajā laikā Liepkalni viņam bija paša celta koka māja, Nomaļā meža ielokā Naukšēna pagastā, uz kuru mājnieki pa Liepu aleju brauca zirga pajūgā. Un kā mana vecmāmiņa stāstīja, svētdienās smaržoja pēc siltas maizes, un uz galda vāzē bija balti flokši, kas smaržoja tik jauki. Un Liepkalni 1993. gadā jau bija pavisam citādāki. Jāņa mazdēls Dagnis, ļoti azartisks, iedegās par ideju, ka no pašu ražotas, pašu audzētas labības vajadzētu cept arī maizi. Un kāda tad Liepkalna bija tajā laikā? Tas bija Dagnis, kurš gulēja uz miltu maisiem, eksperimentēja mazmazītiņā krāsniņā. Brauca pie pagasta tantēm prasīt padomu, kā pieslīpēt receptes, no rīta pamodās, sevis izceptos kukulīšus lika tēva zapītī un veda uz vietējiem veikaliņiem. Un Liepkalni tagad Liepkalni atkal jau ir pavisam citādāki. Liepkalni ir uzņēmums ar vairāk kā 200 darbiniekiem, minimālu darbinieku rotāciju vadības komandā. Mēs piegādājam produkciju uz 500 vietām Latvijā, vairāk kā 200 vietām Igaunijā un lēnu garu pakāpeniski paplašinām savu eksporta tīklu. Maizi un konditoriju, un ko vēl liepkalnieši var vienā diennaktī izdarīt? Mēs varam izcept tik daudz rupmaizes kukulīšu, lai iepliecinātu 13,000 ģimenes vienā diennaktī. Vēl mēs varam izcept tonu mazos eklēriņus. Un tagad iedomājamies, ja mēs to sakrāmētu vienu virs otra, izveidotos tornis 3,5 km augstumā. Es domāju, tagad jūs domājat, žēl, ka es neatnācu ar to torni, vai ne? Diemžēl nevarēju paņemt līdzi. Un tas viss ir rokām. Un kāds uzņēmums ir šobrīd? Šobrīd vēl tāds jaunums ir tas, ka uzņēmumā darbojos es. Pēc studiju beigšanas 2020. gadā ar pilnu jaudu pievienojos un izlēmu, ka savu enerģiju un laiku veltīšu šim mana tēva dibinātajam uzņēmumam. Mērķiecīgi esmu norādījusi savu ēpastu. Ja jums pēc šodienas gribas ar mani aprunāties, uzdot kādu jautājumu, vienalga, rakstiet, labprāt tikšos ar jums, sarunāšos, varam aprunāties telefoniski. Tas būs mans lielākais gandarījums un prieks. Bet tad mazliet vairāk par sevi. Līdzīgi kā Miks, es sākšu ar to, ka esmu sieva un mamma. Kādreiz, vēl pirms dažiem gadiem, ejot uz daudzām prezentācijām, es tā īsti nesapratu, kāpēc cilvēki to tā ļoti uzsver.
Bet tagad, kad es esmu viengadnieces mamma, es ar lepnu auditorijai sāku ar to, es esmu mamma, jo tie, kas ir vecāki, zina, ko tas prasa. Un tieši ģimene ir tas, kas mani veido, iedvesmo un dzen uz priekšu. Kas vēl es esmu? Esmu liepkalniete 4. paudzē. Mazliet paudžu stāstu jau jūs iepazīstināju. To jūs redzējāt. Esmu absolvējusi Riga Graduate School of Law programmu Law and Business, un tieši studiju laikā bija lielais pārdomu laiks, ko tad tālāk darīt, un pati sajūtu to, ka gribu iesaistīties Liepkalnos. Es komandas darbu vērtēju īpaši augstu, jo vairāk kā 10 gadus esmu spēlējusi basketbolu, dažādās basketbola komandās. No manas profesionāli nesanāca, bet tieši komandas pēc man ļoti, ļoti patika šis sporta veids. Mani iedvesmo garas pastaigas dabā. Man ļoti patīk gatavot pārsteigumus citiem. Un tāda esmu es. Un tā es, iesaistoties uzņēmumā, kopā ar kolēģiem, mēs izauklējām nākošo domu. Un tieši klienti bija tie, kas mums sūtīja dažas vēstules, un šī doma jau bija virmojusi gaisā, bet nebija sazemējusies. Liepkalniem vajadzētu startēt bezglutēna nišā. Un tas neizklausījās jau nemaz tik sarežģīti. Maizi un kūkas cept mēs mākam. Tās ir tādas speciālas maizes un kūkas bezglutēna niša. Bet tas izrādījās daudz reižu sarežģītāk. Tehnoloģiski pilnīgi atšķirīgi. Paliek nosaukums maizi un konditorei. Izcept kaut ko pilnīgi citādāk. Un kā jums šķiet, kā mūsu uzņēmums tajā laikā 27 gada pieredze? Liels salīdzinošs uzņēmums, salīdzinoši zināms. Kā mēs sākām, un kā vispār pieredzējuši uzņēmumi sāk jaunas projektus? Tieši šādi. Uz papīra lapas, izdomājot recepti, no kuras sākt, meklējot internetā dažādākos pavadienus, kopā ar meitenēm, manām kolēģiem, runājot par to, kā varētu mēģināt. Tieši no šādas baltas lapiņas sākās arī mūsu bezglutēna stāsts. Mēs tikāmies. Un tieši tāpat kā Dāgnis 93. eksperimentēja ar baltmaizes kukulīšiem, mēs mēģinājām izcept bezglutēna cepums. Un, es jums jau izstāstīju, es neesmu konditors, es esmu ar juridisko izglītību. Cik mājās ar mammu esam cepušas un tētim esmu dzīvojuši līdz pa ceptuvēm. Kaut ko jūtu un saprotu, bet tā līdz galam jau nē, lai pati varētu izcept uzreiz jaunas tehnoloģijas produktus. Un tad tieši komanda bija tā atslēga, ka visiem kopā mēģinot, eksperimentējot, jo lielākais mūsu ieguldījums šajā produktu grupā bija tieši izēvielas eksperimentiem. Mēs nonācām pie reāliem produktiem bezglutēna grupā. Un tāpat kā jauniem uzņēmējiem, tieši tāpat jau arī salīdzinoši lieliem uzņēmējiem, ir tā, ka jaunos projektos pienāk brīdis, kad galvā darās domas tik daudz nezināmā. Vai mums tiešām šo vajag? Mēs jau it kā varētu arī neražot šos produktus. Tas ir tik sarežģīti, tik daudz prasības, tik daudz nianses. Bet mēs neatlaidīgi izvēlējāmies, ka mēs to vēlamies. Un viena no mācībām, kas man radās šī projekta attīstībā un gribu nodot jums uzreiz, un ļoti labi sasaucās ar Aiviju un Mika teikto par ambīcijām. Visas ambīcijas nevajag mēģināt īstenot uzreiz, jo viņas šķiet tik lielas un tik daudz un tik neiespējamas, kad mēs sākam justies maziņi un nevarīgi. Un tieši Dagnis bija tas, kurš mani mācīja, stāstot, ka maziem solīšiem uz priekšu labāk augam maziem solīšiem, nekā turam liekas ražošanas telpas. Un tā mēs arī augām. Mēs pagājām solīt atpakaļ, jo sākumā man likās, jauna produkta grupa, jūs zināšanai, bezglutēna produkti prasību dēļ ir jāražo pilnīgi atsevišķi no parastiem. Mēs nevarējām to ražot kādā no esošajām ražotnēm. Man likās, jauna ražotne, kā to izdarīt, cik darbinieks, ko man vajadzēs, kā mēs to darīsim, kā mēs piegādāsim, kur mēs pārdosim. Un tajā brīdī ir svarīgi saglabāt mieru, ieelpot, paskatīties no tā visa uz malu, parunāties ar kādiem gudriem, atbalstošiem, mierpilniem cilvēkiem, kā Miks teica, nesteigties, apdomāt. Un maziem solīšiem iet uz priekšu. Mēs rekonstruējām viens no savām esošajām ražošanas telpām, kas ir pilnīgi atsevišķi, pielāgojām viņas bezglutēna ražošanai, un tur arī sākām ar vienu darbinieku.
Un, lai pastāstītu jums nedaudz vairāk par to, kas ir šī bezglutēna produktu grupa, es aicinu jums katram padomāt, no kā jums ir bail. Bet tā kā tiešām padomājiet. Un es ticu, ka jums instinktīvi ienāk prātā tā doma, no kā jums ir bail. No augstuma, no čūkstām, no zirnekļiem. Bet tagad iedomājamies, ka pie katras ēdienreizes un produktu izvēles plauktā jums būtu bail. Jūs ieietu jūsu mīļākajā mazumtirdzniecības ķēdes veikalā Valmierā, un jūs nevarētu paiet garām, produktu uz akciju pagaršošu šo, garšīga kūka, šo arī varbūt pagaršot. Nē, jūs baidītos, jūs skatītos un pētītu, kas ir produktu sastāvā, vai tur ir glutēns vai nav, vai tur var būt šķēršļpiesārņojums vai nav. Nerunāsim par tādām ikdienišķām lietām, pie kā visi mēs esam pieraduši. Aiziet uz vietējo bistro, izvēlēties karbonādi šo, kartupelīšus, mērcīti, saldo. Nē, tādās vietās vēl vairāk bail, jo kā tas ir gatavots, kas tur ir iekšā. Un tieši šāds bija mūsu un ir šīs te produktu grupas mērķa klients. Un jūs zināšanai, man nav šādas uzturu problēmas. Mūsu darbiniekiem nevienam nav. Tieši klientu ierosinājumu dēļ mēs izdomājām šos produktus sākt ražot un piedāvāt. Un mēs sapratām, ka patiesībā mēs par šiem klientiem neko nezinām. Maize un konditorija, jā, bet šis klients ir pilnīgi citādāks. Un ko mēs darījām? Mēs sākām pavisam vienkārši. Sākām meklēt internetā, kur šie, teiksim, mērķa klientu grupa, kur viņa diskutē, kur viņi meklē, kur viņi runā. Un ko mēs atradām? Mēs atradām vairākas Facebook diskusiju grupas, kas bija vērtīgākais materiāls, jo izrādās cilvēki ar šiem uzturu ierobežojumiem ļoti aktīvi diskutē, ļoti aktīvi iesaka dažādus produktus, ļoti liela informācijas bāze. Protams, bija pētījumi, mēs lasījām, piemēram, tie paši mazumtirdzniecības ķēžu pētījumi, ka produktu pieprasījums pēc specializētās pārtikas pieaug pa 30% gadā. Nu, izklausās vienreizē, vai ne? Bet mēs saprotam, ka ir pieprasījums, bet kā sasniegt šo klientu? Kādu produktu radīt? Kādu produktu viņš grib? Tieši to mēs mēģinājām noskaidrot. Un kā? Mēs to darījām pilnīgi vienkārši. Ielikām Facebookā uzsaukumu, ka aicinam uz sarunu, un cilvēki bija tik atsaucīgi. Mēs beigās aizvedījām aptuveni 40 intervijas 1-1 ar cilvēkiem ar šiem uzturu ierobežojumiem. Un tas, ko tas iedeva, un es to aicinu arī jums dažreiz jau kādiem varbūt lielākiem uzņēmējiem kaut kādos procesos sadarbojoties ar aģentūrām, bet veikt sarunas ar saviem mērķa klientiem un veidot dialogu jau produktu izstrādes stadijā pašiem. Jo ko man personīgi tas iedeva? Jā, es lasīju pētījumus, tik un tik procenti, viss tik kvantitatīvs, jā. Un tad man uz sarunu atnāk Valmieras māmiņa, kurai meitiņa nevar ēst. Viņa iet 2. klasē. Nevar ēst glutēnu saturošus produktus. Skolā viņa tiek nosēdināta pie tālākā galda. Jā, viņai ir ko ēst, viņai to nodrošina. Bet kā viņa jūtās? Un ko šī māma dara? Viņa mājās arī neēd glutēnu saturošus produktus. Un tas ir viss mērces, parastā maize, kūkas, viss, ko mēs uzskatām par ikdienu. Un viņa dzīvo līdz savai meitiņai un arī neēd šos produktus, izslēdz pilnībā. Un šādi stāsti salika manu puzles skatījumu uz šo mērķa klientu pilnīgi citādāk. Un es sapratu, tas, ko mēs darām, patiesībā ir vēl nozīmīgāk nekā es domāju. Un to es aicinu arī jums darīt, jau produkta izstrādes stadijā veidot dialogu, prasīt cilvēkiem, izmantot sociālos tīklus, izmantot mūsdienu kanālus un pamēģināt to darīt pašiem, dabūt to sajūtu, dabūt to atkāpties no tā subjektīvā redzējuma un veidot saikni ar šo klientu. Jo klients izklausās tā formāli, jo patiesībā tas, ko mēs ieguvām, ir ne tikai mans skatījums produktu attīstībā, bet arī tie ir tādi kā draugi, viņi sako mums līdzi, viņi sniedz atsauksmes, arī godīgi, šis ir galīgi garām. Šis ir ļoti garšīgs, šos varbūt nevajag ražot, varbūt pamēģiniet ražot tādu un tādu maizi. Tā kā mēs jau ieguvām jau tādus kā draugus, kas
principā mums palīdz un atbalsta, un to es arī aicinu darīt, un meklēt tos kanālus, skatīties, kur tas ir iespējams sarunāties, veltīt tam laiku, jo tas patiesībā ir ļoti, ļoti vērtīgi, un tā tiešām ir ļoti, ļoti vērtīga atziņa. Nu, un tad no tās papīra lapiņas, stundām, ilgiem dialogiem, sarunām, mēs jau nonācām pie tādas konkrētākas produktu grupas, kas ir bezglutēna cepuma maize, un, kā jau minēju, viņi ir jāražo no specializētiem miltiem, jo glutēns ir vienkāršā valodā olbaltumviela, kas atrodas kviešos, miežos un rudzos. Un aptuveni 14% cilvēku, 1% ļoti nopietna diagnoze celiakija, un 13% ir šī neceliakijas sensitivitāte. Un kas ir? Viņi apēdot šo te niecīga olbaltumvielu. Un, kā jau es teicu, jābaidās no kaut ko, ar ko vispār aci nevar saredzēt. Viņiem apēdot šo te ļoti liels diskomforts, slikti pašjūta, dažādi simptomi, varbūt ļoti, ļoti spēcīgi. Un tās ir bailes katru dienu apēst to un justies tik slikti, ka nevar aiziet uz darbu, justies tik slikti, ka dažreiz jābrauc uz slimnīcu. Kādam atkal vieglāk, varbūt vienkārši viegls diskomforts, bet tik un tā, tās ir psiholoģiskas bailes, kas aizveda katru dienu, lai to varētu apēst. Nu, tad tāpa šī atsevišķā ražotnē, lai būtu pilnīgi droši, tāpa šī produktu grupa pēc klienta ierosinājuma arī maizi, jo sākām tikai ar cepumiem. Nu, un tā mēs 2021. Gada martā startējām pārdošanā šos te produktus. Un tālāk, ko es aicinu darīt, ir nepazaudēt šo te dialogu ar mērķi klientu, jo mēs turpinājām komunicēt, turpinājām sociālos tīklos uzdot dažādus jautājumus, likt postus šajās domu biedru grupās. Un klienti tieši bija tie, kas pateica mums priekšā, viņi rakstīja, jā, bet ļoti jauka, bet varbūt arī vegānisku pamēģiniet. Un nu tā, secīgi atvasinot šo produktu grupu, nākošos produktus mēs jau ražojam vegāniskus, kas ir atbilstoši lielākai grupai cilvēku ar pārtikas ierobežojumiem. Un, lai raksturotu nedaudz vairāk, arī varbūt to jēgu, kā Miks teica, kas tad ir tā jēga, ko mēs darām, un mūsu gadījumā tā jēga atnāca procesā. Un es vēlos nolasīt jums, vai jūs arī paši varat nolasīt bez sevis komentāru. Man nepazīstama sieviete bija ielikusi pie šī pasākuma afišas, pie tās manas bildītes, ko jūs visi redzējāt. Un man tas dziļi aizkustināja. Viņa ir norādījusi paldies, Agne, bet es uzreiz gribu teikt, tas nav paldies individuāli man, tas ir paldies visai mūsu komandai, jo mums tiešām izveidojas ļoti laba sinhronizācija ar manām meitenēm un tikai kopā mēs to varējām īstenot. Tā kā lasīsim ne paldies Agne, bet paldies Liepkalna bezglutēna komandi. Ja? Ļoti garšīgi cepumiņi, standziņas. Paldies par pirmo bezglutēna piparkūku mīklu, ko jebkad biju redzējusi. Produkcija daudz garšīgāka nekā ārzemju. Zinot, ka klientu loks šaurs un uzņēmējiem neatmaksājas, paldies par altruismu un sirdsdarbu, sevišķi priekš par bērniem, kuri nedrīkst ēst maizīti un ir šīs alternatīvas. Stāsts nav tik daudz par saldumiem, bet veselību un emocionālo stāvokli, kad cilvēki ir ierobežoti pārtikā. Un tieši procesā mēs to sapratām, tas piedeva jēgu, tādu dzinuli, iet uz priekšu, meklēt jaunus produktus, domāt par tiem. Un arī tas mērķis, kas, es ceru, mums izdevās, un jūs visi pusdienu pārtraukumā varēsiet šos produktus nogaršot un paši priekš sevis salīdzināt, bija, ka šie produkti, lai viņi nosaukumā ir bez glutēna, nu un kā mums visiem intuitīvi bez kaut kā, tas nozīmē, ka tas nav garšīgs. Bet tas mērķis bija, lai šie gardumi būtu tikpat garšīgi un garšā līdzvērtīgi kā klasiskie gardumi. Kaut viņi ir droši un viņos nav glutēns. Un šeit uz lielā galda jūs varat pagaršot glutēnu saturošus produktus. Un pie manām kolēģiem pusdienu pārtraukumā pie kafijas es aicinu katram pagaršot kaut vienu cepumu. Un sajust to, vai mums ir izdevies vai nav. Tas mērķis, lai arī pilnīgi jebkuram parastam cilvēkam, kuram nav veselības problēmas vai kādi ierobežojumi, arī garšot šis produkts, jo mēs taču arī varam vienkārši paeksperimentēt, kaut ko pamainīt savā uzturā, vai ne? Jā. Un tad vēlreiz par to ilgtspējīgu uzņēmumu un ilgtspējas sociālo dimensiju. Jo mēs cenšamies būt ilgtspējīgs uzņēmums un katru dienu augt, katru dienu domāt, saprast, ko klienti vēlās,
Tajā pašā laikā arī, kā Miks teica, saglabāt to savu būtību. Arī mums ir roku darbs, noturēt, saglabāt vērtību, tajā pašā laikā sakot līdz tam, kas notiek. Un ar šo projektu, par ko man ir īpaši liels prieks, un es centos nodemonstrēt arī ar šo komentāru, ka mums ir izdevies aizskart šo ilgtspējas sociālo dimensiju. Šai klientu grupai ar veselības ierobežojumiem, ar uzturu ierobežojumiem, piedāvāt kaut ko, kas varētu viņus iepriecināt, un to, lai viņi mūsu sortimentā var atrast lokāli ražotus šādus produktus. Un es vēlos savu stāstāmo noslēgt nevis ar paldies, bet ar 2 vārdu frāzi. Turpinājums sekos. Un mērķiecīgi esmu ielikusi 3 daudz-punktus. Mēs, Liepkalnu komanda, darīsim visu, kas mūsu spēkos. Visi kopā, lai Liepkalna turpinātos. Es ceru, ka mums tas izdosies. Un to es novēlu jums katram, kā personībām, kā ģimenes locekļiem, kā jaunajiem vai esošajiem uzņēmējiem, lai turpinājums seko visam, kas jūs esat un ko jūs darat. Paldies! Agni, paldies tev! Es vien īsi komplimentu. Nenormāli dedz par to lietu, manuprāt, ko tu dari. Es degu. Redzēt enerģiju skatos. Momentā tu redzi, deg vai nedeg. Deg. Jo tā degšana jau, šo projektu es sāku pirms es kļuvu par mammu, un es to projektu saucu par savu bērniņu. Tas tiešām, kad es dzīvoju no pirmā eksperimenta līdz pirmam pārdotiem cepumam, līdz sarunēts ir tā kā savs darba bērniņš. Protams, man tagad ir meitiņa, un es mammas lomu uztveru pilnīgi citādāk, bet tas ir tāds, mūsu Liepkalnu mazais bērniņš vēl tāds atsasinātais. Absolūti. Es iedošu vienu mazliet. Man Liepkalniem viens īpašs mazs stāsts. Ceptuvi ir vēl tur blakus Vaksam? Jā. Es kādreiz studiju laikā Vaksā strādāju. Mana darbība bija tieši tās vietas, kur maizīti nezas ārā un tur notiek dzesēšana. Un visas vasaras es vēl tagad, ja es spētu tā kā jums iedot, tā kā smaržot tajā vietā, es jums varētu iedot. Jā. Tur vēl, protams, smaržot tikpat labi. Jāizbrauc. Daži jautājumi. Izskaiesim cauri, mums laiks mazliet limitēts, ņemsim populārākos. Tātad pirmais būtu, ja būtu jādibina jauns uzņēmums un jāsāk jauna uzņēmēja darbība bez Liepkalnu, šī ir backup, jeb pieredzes, lai ražotu bezglutēnu produkciju, vai tu to darītu? Es domāju, ka es būtu sākus to darīt, bet es nofēlotu. Jo tā kā komentārā bija rakstīts, man arī bija liels ambīcijas par to, ka mēs ražosim, ka būs ļoti liels pieprasījums. Protams, es jau arī lasīju pētījumus, kad tomēr jau tā ir nišas produkcija. Un mūsu gadījumā mēs tiešām varējām to īstenot un veiksmīgi īstenot tikai tāpēc, ka mēs esam jau salīdzinoši kopumā liels uzņēmums. Un tas tā ir. Es domāju, ka es būtu sākusi, bet es būtu nofēlojusi. Jo mūsu gadījumā ir tas, ka mums jau ir attīstīta piegāžu sistēma, piemēram, kas var noturēt kaut kādu konkrētu apjomu. Tas viss papildina viens otru, bet tas ir atkal aicinājums jau varbūt arī tādiem esošiem uzņēmējiem, kas dara kaut ko vienu, nebaidīties par tām nišām, jo man bija nedaudz bail arī, ko cilvēki domās par mums, kad, kā uzņēmums, kas 30 gadus ražo, kviešu maizi, rudzu maizi, kā tagad viņi sāks ražot kaut ko, kas nesatur to, vai šie mērķi klienti mums uzticēsies, bet mēs darījām visu, lai viņiem apliecinātu to, ka šis ir pilnīgi droši. Un tā kā nevajag baidīties no jaunām nišām un darīt. Paņemam vēl vienu tā kā mums par jubilejām. Vai var pasūtīt bezglutēnu dzimšanas dienas kūkas? Šobrīd nevar, bet tas ir viens no ieteikumiem, pie kā mēs strādājam. Šobrīd kūkas nav, jo sarežģītākais ar tām piegādēm ir, kas mums šajā procesā pierādījās, kad liela daļa šo bezglutēnu klientu pērk produktus tieši e-komercijā. Viņi pasūta pakomātiem. Un tad mums ir jādomā, kā īstenot, kā piegādāt, bet mēs par to domājam, strādājam. Labi. Es gribu brīdināt par vienu lietu šīs dienas pasākuma kontekstā. Kamēr tā runa sākās, es aizgājis līdz meitenēm. Lūdzu zvani, lai ved vēl daudz ķiršu braunības bezglutēnu. Vismaz paleti. Jā, nereāli garšīgi. Super. Ja mēs paturpinām basketbola tēmu, bija tas mums spilgts sauklis mūsu zeme, mūsu pilsēta. Amen. Yes. Paldies tev. Čau, super. Paldies.